Sveiciens visiem! Visiem paldies, kas ir klāt, un tie, kas arī skatās ierakstu. Šodien mums ir tāds pusabstrakts uzdevums, kas saistīts arī ar krāsu apli. Jā, to mēs atkārtosim. Un kā mēs darbosimies? Ja? Tad šeit man ir tādi vairāki taurenīši. Mums būs tā, ka mums ir viena A4 lapa, un mēs no šitas lapiņas uztaisīsim 3 taurenīšus. Mums būs viens liels un 2 mazākie, un pēc tam mēs tos taurenīšus, tad mums sanāks 3 taurenīši mums sanāks. Mēs viņus uzlimēsim uz kādas krāsainas papīra. Ja? Tad pēc tam katrs var arī izdomāt, kura krāsa deres vislabāk. Ja? Tas arī būs uzdevums saistīts ar krāsu izvēli. Ja? Tad šodien viss ir par krāsam, kā tos labi maisīt, kāda krāsa saskan, kāda labāk, kāda sliktāk varbūt. Ja? Varbūt pirms mēs ķeramies uzreiz klāt pie papīrā un pārējā nedaudz tā īsumā atkārtošu par to krāsu apli. Ja? Tad mums ir 3 pamatkrāsas. Ja? Tad dzeltens, zils un sarkans. Tas ir 3 pamatkrāsas. Šīs krāsas mēs nevaram dabūt savienojot citas krāsas. Bet ar šitam 3 krāsam mēs varam dabūt visus pārējos. Ja? Tas ir viens moments, ko atcerēties. Ja? Tātad mums ir sarkans, kur man te bija zils, ja? Un dzeltens. Tā mēs vien gribam. Un otra tāda galvenā lieta, ko jāatceras, tas ir tas krāsu pāris. Tad katrai pamatkrāsa ir savs pārītis. Zilajam tas ir oranža, sarkanajam tas ir zaļa krāsa, un violetam tas ir dzelta. Ja? Tādi pārīši. Un ko mēs darām ar šiem pārīšiem? Tas ir tā. Kad viņi ir kopā, viņi izskatās forši. Ja? Piemēram, ja man ir daudz sarkana krāsa, ielikšu kaut ko zaļu, tad tas sarkana izskatīsies vēl sarkanāk. Ja? Un tas pats ar pārējiem. Ja? Zils, oranžs. Ja? Tad kopā viņi izskatās labi, bet, ja es tos mēģināšu tā kā, samaisīt kā ar krāsam, ar otiņu, tad šeit iekšā man sanāks tāda brūna krāsa, nebūs tāda smuka. Ja? Šis ir tāds moments, ko jāatceras. Tad kopā viņi izskatās interesanti, tā kā kontrasts, bet samaisot būs nesmuki. Ja? Un kuras krāsas ir forši maisīt? Ir forši samaisīt tas, kas tā kā sanāk te stāv blakus. Ja? Dzeltenā iet labi, ar oranžu, ar sarkano, arī ar zaļo. Ja? Zila, viņa labi nāk ar sarkano un arī ar zaļo. Ja? Un šito mēs izmantosim tad, kad mēs taisīsim mūsu taurenīšus. Ja? Nu, super, vairs ilgi nerunāšu. Ķeramies klāt. Tā. Mēs ņemam mūsu lapiņu. Un kas mums jāizdara? Mums jādabū puse no tās. Viena puse, un pēc tam pusīti mēs sadalīsim vēl uz 2 pusītiem. Tad mums katra būs šeit viens tauriņš, 1 un 1. Ja? Viens lielāks, 2 mazāki. Ja? Kā es varu izdarīt? Es varu, vai jūs vienkārši varat, piemēram, ar lineālu izmērīt, pusīti atrast. Var arī vienkārši salocīt, kā jums ērtāk. Ja mums jāsalok lapiņa, tad sākumā stūrīši, sākumā savienojam stūrišus. Ja, piemēram, ir resna lapa, dažreiz varbūt vieglāk, ar lineālu izgriezt, Un savienoju stūrišus, vienkārši jādaba pusi no lapiņas, Tieši tā, Un, ja viņa nav tur ideāli
Ja? Savienota tas nekas, jo mēs vienalga griezīsim. Mums būs gan tie tauriniši mēs izgriezīsim ar šķērim, tāpēc tas nav tik. Ja? Forši. Plus mīnus pusīte ir. Griežam nost. Ja es kādā brīdī eju pātru, droši katra no jums var man to pateikt, un es gaidīšu. Ja? Tāpēc, kur te man tik daudz tauriņu līdo. Super. Forši, es redzu, Jasmina ir divas pusītes. Ja? Un tad vienu mēs atstājam, kā ir, un vienu mēs atkal salokam un dabujam tad pusīti no pusītes. Ja? Arī sakuma savienojam stūrīšus. Ja? Un ar šķēram var nogriezt. Nu, Forši. Tad. Šodien mēs iemācīsimies arī vēl vienu tādu vārdu, kā ja, simetrija. Ja? Un ko nozīmē simetrija? Tas ir tieši kā taurenim, ka viena pusīte ir vienāda ar otru pusīti. Ja? Kad viņas ir vienādas, tas saucas simetrija. Ja, piemēram, viņas nav vienādas, tad vārds ir ar burtu A, asimetrija. Ja? Bet šodien mēs darbosimies ar simetriju. Tas ir tā, lai jūs zināt. Forši. Ņemam mūsu lielāko lapiņu, šitas divas var pagaidīt. Un atkal liekam uz pusīti, bet šoreiz negriezīsim. Vienkārši liekam uz pusīti. Un atvērsim. Rekurē. Ja? Un tagad ir moments, kad mēs atceramies par mūsu krāsam, par mūsu apli. Mēs liksim krāsas. Ja? To mēs varam sākumā arī izdarīt, paņēmam zimulīti. Un mēs šeit varam uzzīmēt taurenim pat tikai vienu pusīti. Ja? Kaut kur šeit mēs varam uzzīmēt vienu tādu spārniņu, lielu, ja? Piemēram, šeit būs ķermenis, un šeit būs, pat pirmai mēs uzzīmēsim, pēc tam, es domāju, to pat nevajadzēs. Tas būs tikai sākuma, lai, tikai vienu pusi. Ja, varu droši lielāku uz visu to papīra daļu. Poč. Tagad Man sanāca. Super, ideāli. Un tagad mēs domājam, nu, kuras krāsas tad man ņemt? Ja, lai sanāk smuki, ja, un tad es atceros. Tā, tas krāsas, kas stāv kopā, viņas forši saplūst. Tāpēc, piemēram, ja es ņemu oranžu un sarkano, ja, un dzelteno, viņi forši izskatīsies kopā. Ja? Piemēram, zaļu varbūt es varu paņemt kaut kur lējā. Šeit tagad katra paņem, kādas krāsas grib, kā patīk. Ja, mums būs 3 tauriniši, tāpēc jūs varat eksperimentēt ar 3 tauriniem. Un kā mēs darām? Mēs vienkārši šeit uzreiz, ja mums arī ir tuvies, mēs liekam tādus kā punktiņus. Kā man patīk? Ja man patīk, varbūt tā, varbūt vienu šeit. Ja? Mēs varam, kā mēs vienu gribam. Kā tu gribi? Tieši tā, kā tev patīk un kurās krāsas, bet tikai uz vienas pusītes, ja? Viena šeit paliek tīra. Un šeit mēs liekam tā krāsas, ja? Un uzlikšu tā. Ja.
Ja? Es varu šeit blākus kaut kādu, jā. O, es zinu, ka oranžas samaisas kopā labi, jā. Varam kaut kā tā uzlikšu. Ja? Mēs saliekam krāsas tieši kā mums patīk, tādi punktiņi, jā. Bet mēs visu laiku domājam tā, kad viņi Mamo, samaisīs. nāc. Super, jā. Kādu punktiņu varu Tam, kā lielāku mēs uz? gribam. Mhm. Šeit. Ja? Saliekam, saliekam. Ja? Mhm. Mhm. Un nav tā, ka vajag uzreiz visu. Mēs varēsim tā kā atgriezties. Ja? Saliku punktiņus, tad mēs lapiņus apvienosim, bet pēc tam Arī varēs. pa ātru. Es gaidu, jā, es neko vairs nedaru, es gaidu. Es vienkārši tagad stāstu tā par procesu, ka tagad nav jāraizējas, lai, man ir visi punktiņi, vai varbūt kaut kas trūks. Varēsi vēl pielikt, jā? Tas ir tā kā pirmais, kā tests, un pēc tam tu redzēsi, tur man palika balta vieta, un tur patiesībā man gribas vēl šitu krāsu. Visu varēs izlabt, jā? Tieši forši uz vienas pusītes. Ja, un mēs atceramies, šitie ir mūsu. Man būs sarkans un smilšu krāsā un oranžs un dzeltens. Tas man. Foršas, laba izvēle, man patīk. Mm. 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 Saliekam punktiņus, vienu lielāku, vienu mazāku. Ja, kā? Nav obligāti jābūt kā pie manīs. Jā, var arī atšķirties tā. Ja? Mammas tev vēl prasīgā kontrols. Super. Mm. Super. Upsi, upsi. Nekas. Ja kaut kas nokritas, nekas. Ar krāsu visu var izlabot. Mm. Super, Es Jasmīna. beidzu. Ko gatava eksperimentam? Arī Marta gatava, super. Ko mēs darām? Tagad būs maģiks. Mēs taisam ciet, un mēs tā, un vizinam ar pirkstiņu. Mēs ļaujam, ne tikai samaisīties, bet arī simetriski, lai tas vienas pusītes zīmējums mums aiziet uz otro pusīti. Un tagad varam vaļā. Lēnam, nesteidzoties. Wow! Skatāmies, kas mums sanāca.
Paskaties! Cik tev ir smuki! Wow! Ko Es mēs izvēlējos tos krāsas. vai ne? Ko mēs darām tagad? Mēs tagad varam izdomāt, vai man jau patīk, vai es gribu kaut kā uzlabot. Piemēram, sev es jūtu, man šeit kādi punktiņi palika tādi šeit nedaudz vientuļi. Es gribu pievienot nedaudz, bet mēs atceramies, mēs darbojamies tikai viena pusīte. Tad atkal, ja es gribu kaut ko uzlabot, es lieku varbūt šeit kaut kur, vai es pieliku kādus punktiņus, ja? Tā varbūt nedaudz. Varbūt šeit vēl kaut ko. Bet tikai, ja es droši var vēl pielikt, jā, uzlabot vēl kaut kādas krāsas. Varbūt šeit vidus palika kaut kur nedaudz tukšs. Jā, arī skatāmies, kura krāsa tur būtu foršāk. Jā, to droši var pievienot, bet tikai viena pusīte, jā, jo tas vienalga viņš būs kā atspiedums cita puse. Un atkal to pašu, jā, kad mēs kaut ko uzlabojam, tad atkal taisam ciet, atkal magic. Un tad veram vaļā. Nu, kas būs tagad? Wow! Nu, vēl kaut kāds citādāk sanāca. Wow! Man sanāca smukāk. Redzi, otra reize vēl smukāk, jā? Nu, tā mēs varam darboties, tā mēs varam padomāt, vai man jau patīk, vai es gribu kaut ko vēl uzlabot, jā? Es teikšu, piemēram, man patiesība varbūt patīk, jā? Varbūt vēl kaut ko. Kā jums iet, meitenes? Gribas vēl uzlabot? Ja? Jo mēs tāda veida uztaisīsim vēl divus tauriņus. Ja? Šis bija tāds liels, divi pārējie būs mazāki. Ja? Un pēc tam mēs viņus visus kopā saliksim uz vienas lapiņas. Mums būs arī ūsas tādas foršas. Ja? Ja? Tāpēc, ja viņš patīk, mēs liekam vienkārši maliņā, izžūst. Ja? Super, jā, vienkārši, lai viņš tur. Var uz grīdas, jā? Uz grīdas var, tieši tā. Uz grīdas ir visforšāk. Maziņa galdiņa. Jā, un tad paņemam mūsu mazo. Pirmo maziņu. Ņemam maziņu, tieši tā, jā. Un mēs darbosimies tāpat. Un tad, jā, mums jau jāatrod, kur ir vidus, tad salokam uz pusīti. Salokam. Un tad atveram. Tad atveram tieši tā. Un šoreiz varam citas krāsas paņemt, paeksperimentēt. Varbūt kaut ko ar zilo krāsu. Ja? Un kura krāsa labi saskana ar zilo? Skatāmies mūsu apli. Zaļš labi samaisas, ja? Būs tāds smuks. Vai arī ar sarkanu var arī. Jo zils ar sarkanu mums dot violetu krāsu. Arī var tā pamēģināt. Ja? Zils ar dzeltenu arī smuki izskatās. Tad būs tad zaļš. Un ko mēs šeit darām? Šeit var pat, nu kā gribas, bet var pat nezīmēt to spārni, ja, taurenīti. Var vienkārši salikt punktiņus. Mēs pēc tam izgriezīsim. Mums pat sanāks interesantāk. Ja? Var droši ņemt, piemēram, tumšu zilu un gaišu zilu arī. Ja? Ja? Un var salikt. Nu, apmēram, es jau atceros, kā iet tā forma taurenītim. Ja? Un es varu šeit salikt. Punktiņus, piemēram. Ja? Piemēram, šeit es saliku tumši zilu un saliku gaiši zilu. Tagad es domāju, varbūt kaut kur zaļš arī.
šī starpa nedaudz. Jā, varam būt kāpēc. Man būs divas krāsas, sarkans un zils. Wow, forši. Arī tikai divas krāsas ir interesanti. Mm. Jā, tas ir. Un tāpat, kad mums liekas, ka ir ok, mēs taisam ciet, un pēc tam mēs jau varam arī pielabot. Jā, mēs varam atkal vēl kaut kādas krāsas, vēl pielikt. Jā, tad mēs taisam magic šeit. Un taisam vaļā, skatāmies, nu kas tur sanāca. O! Jā? Un tad es atkal skatos, šeit kaut kur vidus te man iztrūka. Nu, vajag pielikt kādu krāsu. Ja? Tad es arī skatos, vai man gribas. Ja? Un atkal, ja es kaut ko pielieku, tad tikai viena pusīte. Ja? Ja? Bet nesteidzamies, laiks mums ir. Ja? Saliekam. Tāds interesants. Wow! Tas gandrīz ir kā sirsnīgs. Piekrītu, jā. Jei, foršā. Es pielikšu višķienu oranžu. Arī, vai ne? Tu tagad jau zini. Tu zini, forši sarkans, oranžs. Viņi labi sadēr. Ne? Jā. Man patīk oranžā krāsa un sarkanā. Es piekrītu. Es jau pielaboju bišķiņu. Protams, es jau arī, jā, es tā paskatos, domāju, nu, kur man gribas vēl ir, un tāpat. Ja? Un tad vienmēr tikai viena māliņa mēs pieliekam to krāsu, jo viņa tad simetriski atspoguļosies arī otrā puse. Es atvēršu un paskatīšos, vai man ļoti skaisti ir. Jā, man ļoti gribas redzēt, kā tas vienmēr ir tā, kad atvērtā interesanti, kas tas sanāk. Labs! Tas ir bišķiņi izskatās pēc monsteru bišķiņu. Nekas, mēs viņus vēl varam pielāgot. Mēs pēc tam izgriezīsim, un kad viņas būs izžūsas, mēs varam arī ar marķēriem vēl kaut ko pielikt, piezīmēt. Jā? Jā. Super. Un es jau uzzīmēšu tur, ka jālido pa gaisu, un tās lielais lido pa gaisu, un tie divi mazie, viņi būs uz puķēm. Cik forša idea. Piekritu. Marta Adelīne, es ceru, jums arī tur forši iet. Jā. Man prieks. Varam jau taisīt trešo? Man var. Super. Jasmīne, tad taisam vēl trešo? Jā. Super. Man šitā būs smuki staureņi. Protams, viņi būs forši smuki, jā. Tas būs tas pats. Tas pat, tu jau zini. Tad vienkārši lapiņa uz pusēm, tad atvērām, un viena puse mēs taisam punktiņus, un tagad varam, nu vēl padomāt. Tad mums bija tāda sarkanīga, jā.
Kādas krāsas vēl gribas paeksperimentēt? Mm. Padomās. Arī baltu krāsu forši ņemt, jā? Piemēram, var pielikt, paņem kādu krāsu, pielikt baltu, ar baltu arī forši sanāk. Viss man krīnās. Tā, es tagad domāju. Nu, paņemšu, te man būs nedaudz tāda rozīga. Un mēs taicam punktiņus. Viens punktiņš var būt lielāks, viens punktiņš var būt mazāks. Varbūt kaut kādu pat līniju var novilkt nedaudz. Jā, šit var tā kā var pārspēlēties. Tās tur sanāks ar. Kaut kur pielikt arī baltu noteikti, jā? Jo balts, viņš tad dos, tad viņš būs gaišāks. Jā, var paeksperimentēt. Ja, tad liekam punktiņus uz vienas malas. Uz otras malas. Jā, sanāk tikai uz vienas, viena paliek tukša, un tad mēs taisam ciet. Un tad tas atspiedums simetriski paliks arī uz otras. Jā, un var ar pirkstiņu tā vēl piespiest. Lai viņš tur labāk. Un tad vienmēr ir tās, nu, kas tur sanāca? Oho! Tā, un tad kā pārasti mēs skatāmies, man patīk, nepatīk, ko es gribētu vēl pielāgot. Nedaudz formu. Kaut ko vēl tā. Kaut kas man vēl prasās. Tā, nu. Wow. Nu, tā jau var arī to formu pielāgot. Piemēram, ja es redzu, man kaut kur trūkst tā kā, nu, lai tas pārnītis būs tā kā labāk tā forma, tad es jau zinu, kur es varu pielikt. Man pa ātru. Es gaidu, es noteikti gaidu, jā. Jā, mēs tagad visi eksperimentējam pie treša taureņa. Man šitā sanāca trešais taurenis. Wow! Man patīk šitais taurenis, tas vēl labāk. Pats pirmais, vai ne? Jā, man patīk pats pirmais. Forši. Nu, ko tad mēs... Kā iet? Marta, vai tev arī taureņi jau gatavi? Jā, tikai es nezinu, kas mana kamera ir. Jā, diemžēl bet es varu tevi labi dzirdēt. Diemžēl, jā, neredzu. Poči, ko mēs darām tālāk? Tālāk mēs ņemam šķēres un mēs griezīsim tos taurenišus, jā? Nevajag tur kaut kā baigi sīki. Ir ok,
kad paliek tādas baltas maliņas. Ja? Vienkārši tādu formu mums tā kā kopumā. Ja? Mēs paņem šķēres un mēs kopumā izgriezam to formu. Ja? Kaut kur droši, protams, var to tā interesantāk uztaisīt. Ja? Bet tagad mērķis vienkārši izgriezt mūsus visus trīs taurenīšos. Ja, varbūt vēl nav tur baigi izžuvis, tāpēc turam tur, kur ir balta lapiņa. Un vienkārši ejam apkārt. Griežam mūsu taurenīti. Ja? Var te vienkāršāk to formu, ja gribas kaut kur var te nedaudz sīkāk. Kā sanāk? Ja, man arī vēl ir mīters tauriņš, ja, nu nekas. Es tā uzmanīgi. Man arī mitras taureniņš. Jā, vēl ir vajadzīgs laiks, jo mēs liekam tur jau vairāk to daudzumu, ja, krāsas daudzums ir lielāks, tāpēc arī vajadzīgs vairāk laiks nekā parasti. Parasti, kad mēs gleznojam ar akrila krāsam, nu viņas diezgan tā ātri. Ja, es pat uz paletes, dažreiz kameras gleznoju uz paletes, tur jau viss ir savs. Ja. Bet šoreiz tā mēs liekam tādus jau kā punktiņus, un tāpēc tā arī. Ja. Ja, nu, pirmā laikam būs visgrūtāk, man liekas, ar mazajiem būs jau viegli. Jā, ar liels. Mhm. Super. Vai ne? O, nu jau smuks. Labs, wow. Jā, un tad arī atstājam, lai viņš gaida, un arī izgriežam. Nākamo. Tieši tā, jā, ņemam tad otro. Jā, mēs varam arī tāpēc kārtas, jo kurš tāds sausāks, to mēs arī jau tā kā ņēmam. Ja? Tad mēs varam redzēt, nu, kur maza krāsas, varbūt izžuvis, kur bija tas lielāks punktiņš ar krāsu, tur jau vēl mitrs. Bet nekas, mēs tā uzmanīgi. Mēs tā turām. Ja? Un izgriežam.
Mhm. Super. Jē, jau arī otrais gatavs. Labs. Tagad trešais. Nu, vēl pēdējais. Trešais ir pēdējais. Mhm. Es pabeidzu griezt. Super, paldies, ka pateici, Marta. Jā. Vai tev ir krāsains papīrs, Marta? Jā. Forši. Ja? Mēs sagaidīsim arī tūlīt. Jasmīna arī pabeigs. Tad mēs mēģināsim izvēlēties krāsu. Tad atkal, šodien ir par krāsam. Mēs redzam, wow, nu mums ir 3 tādi forši tauriņši. Ja? Kura krāsa, piemēram, piestāv fonam? Ja? Un tad, nu kā, ja ir, piemēram, jau tāds albums, tad var, piemēram, pašķirstīt. Ja? Var pašķirstīt un padomāt, nu ja es sarkans, vai būs labi sarkans. Ja? Var arī tā pielikt un paskatīties. Nu, patiesībā nav slikti. Ja? Nu, pamēģināšu kādu citu krāsu, kas man liekas. Oranžā arī var būt interesanta. Vai dzeltena būs labi? Arī nav slikti. Kas būtu, piemēram, ar zīlu, ja būs kā zīles debesīs, ja? Tad mēs varam, varbūt, jā, ņemam krāsu arī kādā ir. Varbūt nakts. Interesanti. Nu, nakti arī. Jā. Nu, ne, man gribas, lai ir diena. Kur ir zils? Piemēram, it kā debesīs. Es pabeidzu. Forši, ja? Tad paņem savus 3 tālrunīšus un tad var paspēlēties uz krāsas, ja, jo tā mākslinieki arī dara. Viņi tā kā, ja, paņem vienu krāsu, paskatās, vai der, vai neder, ja, kuras skatās labāk. Man, piemēram, es tagad tā, jau pamēģināju, man sarkana krāsa patika visvairāk. Kaut kā man likas uz viņas tā interesanti izskatās. Ja? Ja? Bet jums katrai var būt sava krāsa. Ja? Un šeit Varbūt zila krāsa. varbūt, jā, paņem, uzliec sākuma taurinīšus, ja mēs sākuma nelimējam, mēs vienkārši tā kā uzliekam pa vicu un tā kā paskatāmies, vai der. Tagad es uzzīmēšu puķis, un tad es uzlikšu taureņus, labi? Bet, protams, jā, man vienmēr patīk, kad jums pašiem ir arī savas idejas, ko pielikt klāt, noteikti. Ja? Ja krāsa ir izvēlēta, Marta, vai izdomāja krāsu arī? Jā, Kura tev būs? man būs gaiši violeta. Cik smuka. Es ceru, Adelīnai arī jau viss top labi, paspēja, un arī ir krāsu izvēle. Ja?
Un tad šeit arī padoms, kā pielīmēt taureņus. Nu, tad ir izvēle. Var mēģināt tā, lai visi ir iekšā, ja, ja gribas. Bet var droši līmēt arī tā, lai nedaudz tavs taurenis ir tā kā aizmālās. A, kāpēc ne? Ja? Tad ir pat sajūta, ka viņš varbūt tā kā līdo prom vai viņš, ja? Un paspēlējamies, pieliekam vienu vienā vietā, otru citur, vienu blakus, ja, varbūt nedaudz pamainam vietas, ja. Tas saucas kompozīcija. Ja, un mēs kā mākslinieki, mēs arī strādājam, ja, tad no zemes pieliekam, pasagriežam, kura labāk, kura sliktāk, ja. Nu, pāreksperimentējam. Laiks mums ir. Stīktis Es nav. pabeidzu. Jau salīki, jau uz lapiņas? Jā. Forši. Tad nu, mēs tos varam pielīmēt. Ja? Jā. Protams, vēl nedaudz mitras, tāpēc mēs līmējam tikai šitu daļiņu. Ja? Tikai šit vidus var pielīmēt, un tie, lai spārni, viņi arī var palikt tā kā gaisā. Ja? Pēc labi, es tūlīt arī izdomāšu, kā man tomēr patīk. Nu, man liekas, kaut kā tā man patīk. Ja? Jā, tad paņemam līmi. Jā, uzmanīgi, ja vēl ir mitrs. Jā, var arī nedaudz, ja piemēram, ja zinu, kur ir vieta, arī šeit papīru tā pielīmēt. Jā. Un mēs liekam klāt. Jā. Jā, tad var gan pašu taurenīti ar zīmolīti smērēt, gan arī papīru. Jā. Var paņemt arī kaut ko, piemēram, tā nedaudz. Hop, hop, hop. Pēc tam, kad būs pilnībā izžavis, būs arī vieglāk, varēs vēl pielikt klāt, jā. Ielikšu vēl detaļas, labi? Bet noteikti, jā. Ko es vēl gribētu, piemēram, ieteikt, tas ir uztaisīt ķermeni un ūsas, jā. Nu, šeit var padomāt. Varbūt kādam sanāca ļoti smuks tā vidus daļa, varbūt arī pat negribas neko, jā. Piemēram, šeit, kur man zils, man liekas, lai ir ok, es nelimēšu tu ķermeni. Bet ūsas, man liekas, viņas ir foršas, jo īpaši var uztaisīt, kā viņas tādas, nevis taisnas, bet viņam tāda apaļīga forma. Ja? Un, lai uztaisīt, piemēram, ūsas, jums vajadzēs vienkārši tādus tievus līnijas, un pat garākas. Droši var ņemt garākas. Ja? Es paradīšu, piemēram, tagad zilai. Ja? Un, jāsmīt, paskaties lūdzu tagad ātri, ja es gribu uztaisīt ūsas. Es izgriezu, vienkārši tādu tā kā tievu līniju, šeit tā kā paņēmu. Šitādu. Super, jā. Un tad ar zīmolīti es viņu varu tā kā uzgriezt, šeit. Visu. Un tad viņam būs tāda, wow, kā virpulītis. Un tad es varu viņu pat pielīmēt. Un tad viņa būs man pats tāds 3D darbs. Viens cilvēks pazaudēja šķīvi. Tad ar zīmolīti ļoti viegli uztaisīt. Tas ir tāds viens variants.
Tā kā vienkārši, ja es gribu tikai ūsas, piemēram, ja? Ja es gribu, ka šeit man ir divi tauriņši, kuram ir tāds ķermenis vidus. Tas ir forši tiem tauriņiem, kur, piemēram, nu man neīpaši sanāca tas viduntiņš, ja? Tad ir forši, jo tad var aizlemēt. Un tad tur arī tad var izvēlēties vai nu, kuru krāsu es gribu, vai nu tas būs balts, varbūt tas būs, un tad tas vienkārši būs, ja, tā kā strīpiņa. Ja, es varu arī tā kā atzīmēt, ok, cik garu man vajag. Un tad es varu vienkārši nedaudz arī nopaļu. Ja? Tā kā ķermenis. Pēc tam es varu tur virsū pat acīs uzzīmēt. Lai viņš tāds. Tad es arī atkal paskatos. Te. Jā, var taisīt pievāku. Un šeit tagad jūs kā mākslinieki, jūs varat jau izdomāt, ja? Vai mēs liekam, atstājam tikai kāpķus. Vai, ka Jasmīnai arī jau ir ideja gan par pūķiem. Ja? To var arī doši pievies. Es jau pabeidzu savēju taisīt. Wow! Man ļoti, ļoti gribētos paskatīties, kā tev sanāca. Nu, varbūt vari jāc ar mammu bildīti atsūtīt, tad mēs visi šeit varam, jā? Ja tev kamera, jūs pārdzīvoju, ka nesanāk, tev nesanāk savu kameru parādīt. O, darbojas, super! Tikko ieraudzījām Martu. Jej! Labs, labs, labs. Mamma palīdzēja. Tas labi, jā, tehniskais. Es uztaisīju Tā, o, Jasmīna, paskaties, kas sanāca Martai. Wow, forši viņi visi tā kā labs. Man ļoti patīk, jej. Ļoti, ļoti smuki, jā? Paskaties uz manējo. Mēs arī gribam redzēt tavējo, Jasmīna. Un zils fons ļoti smuki, un arī tauriņš, tā kā viņš lido nolāpas. Labi. Ja, es šeit arī vēl strādāju pie ūsam. Ja. Šeit varbūt, ja šeit es pieliku vidutiņu tādu. Šeit es neko nelimēju, tikai ūsas. Šeit es izdomāju. Ja, un tad es varu pielikt, varbūt būs divas acis. Tink. Ja, un vēl smaidiņu. Ja gribas. Varbūt negribas, jā. Tad šeit mēs jau kā mākslinieki varam jau izdomāt. Es arī piezīmēju balons un mākoņus un putnus. Wow! Es nezinu, es varu parādīt ar to fonu. Jā. Tagad es redzēju baloniņas, labs, jā. Jā, paldies, ka pateici, jā. Var arī tos izkrāsot. Nekas, ka papīrs ir krāsains, var likt virsū arī, jā, es tagad
pabeigšu to lielu savu, un es arī uzzīmēšu šeit varbūt kaut ko. Mēs eksperimentēsim, ja? Tagad katram ir tāda nedaudz brīvā forma. Katrs var izdomāt, kas viņam labāk liekas, ka tur sanāks vislabāk. Es sev atradu nedaudz roza papīru. Pielimēšu sev roza ķermeni. Es krāsošu tikai balons. Arī, jā. Un atkal atceramies par mūsu krāsu. Jej! Es pabeidzu. Forši, man prieks. Tev ļoti, ļoti labi sanāca. Tik košs, pavasarīgs darbs. Var just, ka pavasaris ir atnācis. Tauriņi jau līdo. Un jūs tagad arī jau daudz labāk zinat par krāsu apli. Jā. Un tāda veida var taisīt ne tikai tauriņus, arī, piemēram, puķes, vai ne? Tā man jāplīši. Man bija aplīšu puķes. Labs. Un tad mēs varam noteikti arī parakstīt savu darbu. Ja? Mēs esam mākslinieki. Mēs atstājam savu mākslinieka parakstu. Vai? Šeit ir zīmolīti. Jā, šeit man kaut kas trūkst, šeit gribēs kaut kādu puci. Nu, varbūt pamēģināšu ātri kaut kādu sadabūt. Varbūt arī atstāt, varbūt šeit pielikt kādu no taurinīšiem. Es pielikšu vienu, kas te man vēl bija. Forši. Man bija liels prieks, ka jūs piedalījāties šajā tauriņu eksperimenta. Un prieks, ka jums sanāca forši darbiņi. Man patīk tas lielais. Vai ne? Nu tā ir, kad sanāk. Un šos tauriņus droši arī var tā kā uzlabot ar marķieriem. Ja gribas, var droši kaut kur te vēl kaut ko piezīmēt. Varbūt kaut kādos punktiņus vai līnijas, svītriņas. Tā arī var. Es pabeidzu visu. Super, jā. Jūs pat atlikt par skolotāju, vai ne? Tas man patīk. Jei. Tūlīt. Es arī. Te man gandrīz jau gatavs. Jei. Super. Cik mums tāds pavasarīgs jau noskaņojums. Tā. Es pabeigšu ierakstu, jo mums jau viss gatavs, bet mēs varam vēl papļapāt un parādīt, kā katram sanāca.
Mhm.